Labvakar, es atvainojos, ka mēs nedaudz aizkavējāmies šokar no mums pilnīgi neatkarīgu apstākļu dēļ, tīri tehniski iemesli bija, bet es ceru, ka tas nebaisīs un netraucēs Dievu vārdu mācīšanos, ko mēs šokar mācāmies jau otrajā pārraidē. Un mēs jau ar mācītāju Edgaru smējāmies, ka tehniskās ķibeles ir šī jauniešu festivāla tā kā jau vadmotīvs, kad arī cilvēki nāca nožēlot grēkus un uz grēksūdas lūkšanu burtiski ieslēdzās signalizācija un cilvēki nevarēja lūgt, bet paldies Dievam, viss notika un pielūdz Dievu. Mēs arī tagad iesāksim ar lūkšanu un šokar ir otrā nodarbība. Otrajā nodarbībā mēs runāsim par pārliecību, vai es varu būt drošs, ka mani grēki ir piedoti, un vai es varu būt drošs, ka es patiešām būšu mūžībā pie Dieva debesīs. Superīga, lieliska tēma, vienkārši katram jāzina un jāzina tur līdz kapa malai, jo reizē man vecāks kundze draudzē saka, mācītāji, man sāk šķobīties tā ticība. Mēs runāsim tā, lai tavu ticību nešķobās šokar. Tēvs, es tev pateicos par tavu žēlstību, par tavu svētību, varnais Dievs, un lūdzu svētī mūs šajā laikā, kas ir atlicis šim raidījumam, lai ik viens cilvēks būtu pārliecināts patiešām par tavu glābšanu Jēzu Kristu. Amen. Edgars, šeit pašā sākumā jau kā jūs zinat, mēs strādājam ar grāmatu Vektors, kas ir Billy Graham evaņģeliskās asociācijas tāds mācību materiāls tiem, kas uztic savu dzīvi Jēzum Kristum. Un te ir rakstīts pašā sākumā jau otrajā nodarbībā, ka ir iespējams būt drošam un pārliecinātam būtiski, bez šaubām. Tu vari tā mums paskaidrot par to šaubīšanos? Man nemūžam nekad nebūs šaubas dzīvē, vai tomēr kaut kad var būt šaubas? Es domāju, ka vienā līmenī šaubas nav nekas slikts, jo šaubas ir tāds tests, kas pārbauda, vai mēs esam uz pareizā ceļa. Protams, ir dažādi iemesli, kāpēc mēs šaubāmies, un dažreiz cilvēki, kuri piedzīvojuši Kristu, viņi saka, es esmu sagrēkojies, un droši vien, ka es esmu pazaudējis savu glābšanu, savu pestīšanu, vai arī, diez vai Dievs man pieņems. Man bija saruna ar kādu cilvēku, vecu cilvēku, kas pirms 70 gadiem viņai bija ārlaulības bērns, un sieviete jau vecumā, un dēls ir izaudzis liels, un es tagad viņai jautāju, saku, vai tu esi pārliecināta, ka tu būsi pie Kristus, pie Dieva debesīs, un viņa saka, es nezinu, vai tādu grēku var piedot. Ja? Un tas varbūt ir bēdīgi, ka dažreiz cilvēks arī kristietis var nodzīvot visu dzīvi, un tajā pašā laikā nebūt pārliecināts. Un es teiktu, ir vajadzīgās šaubas, jo ja man nekad nebūs šaubas, es varu lepns kļūt, es varu sākt tāds lecīgs, es teiktu, tad jau, bet ir šaubas, kuras, es domāju, ir jāpārvar, un tas vienīgais ceļš, kā es to esmu atradis, ir jāiet un jāskatās, ko Kristus saka par tevi. Viens ir, ko Sātans par tevi saka, ko cilvēki par tevi saka, bet ko saka Kristus un viņa vārds, un Svētais Gars ir tas, kas dod šo pārliecību. Un pestīšanā un pārliecībā pat ne manas emocijas, jo es varu reizēm dažādi justies, bet tas, ko Bībele saka, ir superīga raksturvieta Efeziešiem 1:7, jo tu esi atšķīris izlasi par to grēku piedošanu. Var viņš piedot to ārlaulības bērnu vai nevar Dievs piedot? Šeit ir Efeziešiem 1:7, viņā tas ir Kristu mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības. Un šeit nav absolūti nekas rakstīts par to, ka viņā mums būtu dota atsevišķu grēku piedošana. Ka mēs dažreiz kā cilvēki, mēs gradējam. Visus grēkus Jēzus asinīs pēc žēlastības, pareizi? Jā, jo tas nav, mēs cilvēki esam tie, kas gradējam. Un otrā autoritāte, es gribu likt pēdiņās, ir Sātans, kurš arī saka, vecīt, tik vienkārši jau nevar. Tu esi sagrēkojies, tu esi tāda ziepes savārījis, un tu tagad domā, ka tu vienkārši nožēlos grēkus, un viņš tev piedos. Jā, Sātans saka, zinīt, tu visu mūžu mocīsies, un ik pa brīdim kaut kāda nevajadzīga vainas apziņa mūsos tiek radīta caur šīm šaubām. Jā. Tas nozīmē, ka to pestīšanu nopelnu nevis es, bet Kristus pēc šī panta sanāk, ka tā žēlastība no Jēzus Kristus viņā. Ja? Es atcerējos par žēlastību vēstulē Romiešiem Pāvils saka, viņš saka, ka tad, kad netaisnība vairojās, žēlastība vienmēr ir vairāk. Tas nozīmē, ka lai arī cik es būtu grēkojis, lai arī ko man tur vēlams stāstīt par maniem grēkiem un kā es justos par to, pie Dieva ir piedošana, un nevis manī tā piedošana ir jānopelna, bet Jēzu Kristu viņi ir nopelnīti, viņš mums viņu dāvina būtiski, kas ir jāpaņem, ko arī festivālā lieliski izstāstīja, ka ir dāvana, tev viņi ir jāpaņem. Man patīk šis pants, jo, piemēram, kad es domāju par saviem grēkiem, es nebiju pelnījis piedošanu nekādā veidā,
Un Jēzus Kristus to ir izdarījis, un man piedošana ir Jēzu Kristu, nevis manos sasniegumos un nopelnos. Jo grēka alga ir nāve, un par saviem grēkiem es esmu pelnījis nāvi, bet Kristus mums burtiski Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristu. Lieliski vārdi. Un redzi, tas, ko Pāvils šeit arī pasaka, ka tā viņa žēlastība ir bagāta. Nu, mēs drīzāk teiktu, ka viņa žēlastība, šī dāvana ir tik liela, ka viņa ir domāta tik vienam cilvēkam. Jāprast, cik bagāts ir Dievs, klausies. Jā, tur nevar izmērīt, tur nav nekā bagātāk, respektīvi viņa bagātība ir visiem cilvēkiem dota. Un tāpēc nav jautājums par kvotām, ka Dievs saka, ok, tik daudz latviešus izglābšu, tik daudz citautiešus, bet visiem. Tas nozīmē, ka visi cilvēki, kuri ir lūguši Dievam piedošanu, neatkarīgi no grēka, šo piedošanu saņem pēc Dieva bagātās žēlstības. Pat ja man kāds cilvēks saka, es tev to nemūžam nepiedošu, ja es viņam lūdzu piedošanu, viņš saka, es tev nemūžam nepiedošu, es to vienmēr dusmosos tevi. Ja es lūdzu Dievam piedošanu, Dievs man vienalga piedod. Nu jā, Dievam nav tāds termins nemūžam nepiedošu, jo caur Kristu viņš piedod visus grēkus. Un mūsu nelaime, es domāju, bieži ir tā, ka mēs tiešām arī grēkus liekam tādās kategorijās. Mēs sakam, tie ir tie mazie grēciņi, un tad ir bišķi lielāk, un tad ir vēl lielāk, un tad cilvēks saka, es nevienu neesmu nositis, kam tad man vajag vispār to piedošanu, bet mums ir grūti cilvēcīgi saprast, ka Dieva acīs nav tāds koncepts maziņš grēciņš un liels grēks. Ja, ka patiesībā grēks ir grēks neatkarīgi no tā. Protams, ir konsekvences no grēka. Viens ir, ka tu grēko, savā mājā viens pats, un otrs ir, ka tu uzspridzināji veikalu. Bet grēks kā tāds, ir grēks. Viņš ir riebīgs un netīrs. Un tur mums ir vajadzīga piedošana, un tur ir Kristus. Tur nāk Kristus iekšā. Jā, un tieši tā kā Bībele arī saka, atņemt neatkarīgi no grēka. Pareizi, tā arī ir neatkarīgi no grēka. Un tad ir tas jautājums, es pats nevaru to visu izdarīt, es pats to nevaru nokārtot, es pats nevaru garantēt, ka es būšu. Un tad ir nākošā raksturvieta 1. Pētera 1.5, kas runā par to, kur tad tas spēks nāk, lai es varētu dzīvot ticīgi dzīvi normāli. Tā ir daļa no tāda garāka paragrāfa. Šis 5. pants saka tā, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Un šeit es domāju arī tas interesantais ir, ka nevis mēs sargājam savu pestīšanu, jeb glābšanu, bet Dievs ir tas, kurš rūpējas par to, lai šī pestīšana tiktu aizsargāta arī pret šiem šaubu brīžiem, pret tiem brīžiem, kad mēs tiekam kārdināti un tā tālāk. Ka tā ir atkal Dieva dāvana, ka nevis tagad. Es atceros kādreiz, kad es biju jauns kristietis, tad man bija tāda izjūta, piemēram, dievkalpojums, kurā bija svētais vakarēdienas, tāda svinīga noskaņa, un tad es braucu mājās trolejbusā ar citiem jauniešiem, tam likās, es to svētumu tur tādu dārgumu, ko man kāds var atņemt. Lai kāds nenospēr tramvajā, zini, kā, nozaga man svētumu, un tad es tur plēsu jokus, un tam man tāda sajūta bija viss, tas svētums ir pazudis. Ja? Un tas ir tas, ko teica par tām izjūtām, ka bieži vien tās izjūtas sāk kontrolēt to, kas patiesībā, to dāvanu, ko Dievs mums ir iedevis. Jo šeit nenotiek tas, ka tad, kad tu kaut ko slikti izdari, tad Dievs reiz momentā ņem to dāvanu nost, un viņš saka, tu tagad nožēlo, atgriezies, tad atkal tev došu. Glābšana nav kaut kas tāds, teiksim, ka Dievs tur... Nāk un iet, zini, kā ciemiņi, atnāca ciemos glābšana un aizgāja glābšana, Jā. Pasties, es gribēju pievērst uzmanību, tas vārds, kas bija, ko viņš lasīja, ticībā. Ticībā, nevis kaut kā, bet ticībā. Ticība ir pārliecība par neredzamām lietām, stīpra paļaušanās uz to, kas cerams. Saprot? Tas nozīmē nevis emocionālās sajūtās. Es vienu dienu jūtos varbūt labāk, otru dienu nejūtos, bet es varu būt drošs, ka Dievs man dod spēku manā ticībā un saglabāt glābšanu. Paldies Dievam! Tas nozīmē, ka Dievs ne tikai piedod grēkus, Dievs arī izdara visu, lai šī jaunpiedzimšana, ko es iegūstu, kad es nāku pie Jēzus, lai manā dzīvē arī saglabātos. Un 1. Jāņa 5.13 mums runā par mūžīgo dzīvību, jo kad mēs runājam par ticību un par jaunpiedzimšanu, tas nav tikai uz zemes, es izmainījos. Un es tagad palieku savādāks, man tur draugi vēl tur, piemēram, tev smēķē zālīt, tu vairs ne, jo tu esi ticīgs, Tas ir vēl vairāk. Tas ir labi, ka tu esi brīvs, un tas ir super, Dievs to dara, bet ir vēl vairāk, un tad par mūžīgo dzīvību izlasi, Edgar, lūdzu.
Jā, un šeit apstults Jānis saka, to es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Jā, mēs jau pagājušreiz runājam par mūžīgo dzīvību, kā īstenībā tas koncepts ir fascinējošs, jo patiesībā mēs zinām, ko tas nozīmē dzīvot šeit, šajā brīdī, šeit virs zemes. Mēs esam redzējuši, kā cilvēki mirst un aiziet projām, bet kā tas ir noticēt tam, ka pēc šīs dzīves ir kaut kāds turpinājums, ka tas nav jautājums par to, ka tu tagad tev apraks, bet ka tu dzīvos, tava dvēsele turpinās dzīvot. Pasties, kā viņš te raksta, viņš saka, rakstu, lai jūs zinātu. Viņš pat nesaka, es rakstu, lai jūs ticētu. Viņš saka, es rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir. Ja jūs ticat, jūs varat zināt, ka jums ir. Ja? Un vienkārši, turpat viņš ar tādu pārliecību to saka, un tas ir tas, ko ticīgs cilvēks iegūst, ka ja es ticu Jēzum Kristum, es varu zināt. Man pat nav jāuzdod jautājumu, un tā arī ir daļa no ticības, ka es izlasu rakstos, un es tam ticu. Un redz, viņš neraksta, es to jums rakstu, lai jūs justu. Jā. Saprot, lai jūs tā justu, lai jums būtu tas kaut kāds tāds silts jūtu feelings. Dieva roku uz pleca visu dienu, ja viņš saka, rekur, ja jūtu ir, ja. Nekur nerakstīt, viņš saka, bet to var zināt. Jā. Paldies Dievam. Klausies, mums ir jautājums, pirms mēs metamies tālāk, šeit prasa. Es gribu jautāt, kāpēc pēc svētā vakarēdienas saņemšanas man notiek kāda miesas trauma? Tas ir tāds interesants jautājums. Jo patiesībā svētais vakarēdienas, es teiktu, ir tāds ļoti dziedinošs moments. Drīzāk es tad teiktu, ka tie ir kaut kādi varbūt ļaunā uzbrukumi. Varbūt tie ir kaut kādi sātana uzbrukumi, kas tam cilvēkam pēc tam nāk, bet es nezinot kontekstu, es varbūt būtu uzmanīgs teikt, ka svētais vakarēdienas ir pie vainas. Jā, ļoti grūti nezinot pašu jautātāju, jo būtu jāpalasa Bībelē, kur rakstīts, kas bauda neizšķirdams tā kunga miesu, ja cilvēkam pašam sevi pārbauda. Vienīgais, ko es varētu ieteikt, ļoti uzmanīgi jāiet pie piemiņas mielas. Tik vienam sevi jāpārbauda, jālūdz Dievam, lai Dievs sevi šķīstī, bet negribētu teikt, ka šeit cilvēks pats ir vainīgs, jo mēs nezinām cilvēku. Bet piemiņas mielasts, es vienkārši atkārtošu to, ko Edgars teica, piemiņas mielasts pie tā nav vainīgs. Ja es teicu, ka piemiņas mielas ir savienošanās ar manu miesu un asinīm, tas ir ļoti svēts un svarīgs, un piemiņas mielas ir absolūti nepieciešams ikvienam kristietim, kas pieder draudzē. Tāpēc no tā nevajadzētu vairīties, bet vajadzētu uzticēties Dievam un turpināt darīt to, kas ir pareizi, kas arī ir piemiņas mielas baudīšana. Kas tic dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Super, mēs varam to zināt. Nākamā rakstvieta ir Filipiešiem 1.6. Filipiešiem 1.6, kur runā jau par to garantiju vēl vienreiz. 2 panti, kas man dod garantiju. Izlas lūdzu, Edgar. Jā, tātad Filipiešiem 1.6. Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Paklausies, tas nozīmē, ka līdz tai dienai, kamēr Jēzus nāk, jo pestīšanas galīgais piepildījums ir mūsu savienošanās ar Jēzu Kristu, kad viņš nāk. Jā. Tas ir, jo mēs tagad esam pestīti ticībā. Un tad jau tā ir skatīšana, kad viņš nāk. Tas nozīmē, ka te viņš pasaka, ka man ir garantija, ka Dievs ar mani strādās. Jā, noteikti. Līdz galam. Jā. Tas nozīmē, ka tie, kas tagad atnāca, nožēloja grēkus, viņi var būt ne tikai droši, bet viņiem pat ir viens, kas ar viņiem kopā to darīs. Jā. Ja redzi, tas nav tas variants, tā kā ilustrācija ar māju, kur cilvēks sāk būvēt treknējos gados un pietrūk naudas, un tagad, ja tu paskaties Latvijā, cik milzīgi daudz ir nepabeigta liesas mājas stāv tāds, logu nav, durvis nav, jā. Jā, un zīmīti klāt pārdod vēl. Ja tas ir pavisam cits jautājums par to, ka tas, ko Dievs dara, tas, ko Kristus dara mūsu dzīvē, tas nevienmēr norisinās ar vienādu ātrumu. To gan ir jāsaka. Tas gan ir, jā. Tas nozīmē, ka es nevaru sevi salīdzināt ar otru kristieti draudzē, jā. Tas briedums mums var būt atšķirīgs. Jā. Bet darbs notiek vienalga, jā? Darbs notiek vienalga, un vēl viens aspekts par to ātrumu ir tas, ka ir reizes, kad mēs jūtam, ka tas, ko Kristus mūsos izdara, varbūt vienā dievkalpojumā viņš tur uzved mūs milzīgi augstu, un tad mums ir tāda sajūta, ka tā, ka gandrīz nekas nenotiek, ka mēs tur tā pakluso,
bet es teiktu, tas darbs notiek nepārtraukti. Tas ir līdzīgi kā datoram, tad, kad tu lādē programmu iekšā, tad dažreiz tu tur vari citas lietas darīt fonā, un tas notiek. Kas notiek visu laiku. Ja? Un es domāju, ka tas ir arī tas glābšanas, pestīšanas paradoks, ka mēs esam izglābti, bet tai pašā laikā, kamēr dzīvojam miesā, mēs esam ceļā uz to, ko teicu, uz skatīšanu. Klausies, pagaidi. Tevi tagad skatās cilvēki. Es tevi gribu tā pārpusēt. Tas ir skaidrs, ka Dievs caur tevi tur audzina draudzi un palīdz viņiem. Jā. Tu man tā vienkārši pasaki. Cilvēku priekšā, kameras priekšā, pats tu jūti to, ko tu tagad izlasīji, ka Dievs ar tevi strādā. Es to jūtu, bet tieši tā, kā es tev to sacīju. Ir brīži, kad es to jūtu spēcīgāk, un ir brīži, kad es to nejūtu. Tad jau tu neesi perfekts, ja Dievs ar tevi strādā, klausies. Nē, es neesmu, bet vai tad Neka mēs mācītā Edgara piespiedām pie sienas. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka es domāju, ka cilvēks, kas skatās, viņš skatās, mācītājs tur svēts, tur supervaronis, tas tur vispār, pasties kā runā. Mācītājs ir cilvēks, un visu, ko mēs stāstam tev šodien, to Dievs dara ar mums, saprot? Es jau neesmu glābts vairāk kā tas, kurš uz mani skatās un klausās. Jā. Mūs visus ir izpircis Jēzus Kristus ar savu asinīm. Mums visiem grēki ir piedot Jēzu Kristu. Un tad, kad Dievs lieto mani, lai mācītu kādu draudzē, viņš vienlaicīgi māca mani, pareizi? Tieši tā. Super. Edgar, tu esi atklāts un godīgs cilvēks. Paldies tev par to. Malacis. Es cerēju, ka tu tagad sāksi, kā mācītājs tur locīties un stāstīt, ja? Jā. Tu saproti, ka tu klausies, ja, ka Dievs nešķirotams cilvēks ar visiem strādā. Super, varens Dievs, superlīgs Dievs. Klausies, lasam tālāk romiešiem, ko mēs par Jēzu Kristu, kurš mums garantē glābšanu, 8. nodaļa, 38. un 39. pāns. Jā, tas ir tādi ļoti īpaši vārdi. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Es to saprotu tā. Nav nekā, kas būtu stiprāks par Jēzu. Jā, nav nekā tāda, kas varētu viņu aizsekt tik tālu, ka viņš netiktu tam cauri. No nekas, neviens un nekur. Jā. Nekas, neviens un nekur nevar uzcelt, uzbūvēt, uztaisīt kaut ko tādu, lai Kristus nevarētu nodrošināt savu mīlestību pie tevis. Pareizi? Jā, un šīs lietas jau redz ir interesanti, ka šīs lietas bieži vien ir tās, kur mēs sākam šaubīties. Jo, teiksim, bieži vien mēs sakam, kā var zināt, vai tur aiz tās nāves kaut kas būs? Jā. Ja? Kā var zināt, vai tas, kā es esmu dzīvojis, ja? Vai tas ir bijis pietiekami? Ja? Tas jautājums. Vai es esmu pietiekami labi dzīvojis, lai mani uzņemtu? Vai nopelnījis, ja? Vai nopelnījis, jā. Un ja es tā domāju, tad visticamāk es neesmu nopelnījis, jo man nav iespējams nopelnīt to, kas jau ir priekš manis nopelnīts. Bet skaties, tas pirmais pants, ko tu lasīji, ja? Jā. Efeziešiem pestīšana viņu asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības, ja? Tas jau burtiski izslēdz to, un mums šodien jārunā par pārliecību. Tas, ko Edgars tā fēni, viņš saka, klausies, vecīt, kad tu sāc domāt, tu vai īsti nezini, tev atgriezies atpakaļ pie tā, ko nevis tu jūti, bet kas ir rakstīts, ko mēs lasām. Viņā, ne manā emocijā sajūtā, ne manos nopelnos, bet viņā man ir grēku piedošana viņa asinīs. Lieliska dāvana no Dieva, un tā arī ir garantija. Ne es, pat ne šis raidījums ir garantija, bet Kristus personīgi ir garantija glābšanai. Bet, zini, es domāju, sajūtas un izjūtas tāpat ir ļoti būtisks, jo tā ir arī viena lieta, ko mēs varam lūgt no Dieva, lai viņš mūs uzrunā arī caur mūsu izjūtām. Jo dažreiz varbūt ir problēma, ka cilvēkam kaut kas ar to jūtu pasauli ir noticis. Yeah. Viņš ar prātu saprot, viņš tic, bet viņš tiešām ilgojas pēc kaut kāda emocionāla piedzīvojuma. Ja? Tā kā es teiktu, ir jāizbalansē. No vienas puses, protams, es nevaru balstīties tikai uz emocijām, bet ja man ir tās emocijas kaut kur nobloķējušās, tas arī nav labi. Jo tad es esmu tāds galvas kristietis. Es te ticu, jā, ka tas ir rakstīts, bet man nav ne mazākās indikācijas no Dieva gara, no svētā gara, ka tā kā... Bet ja Dievs ir tas, kas to darbu ir uzsācis, viņš zina, ka es esmu fiziska persona, emocionāli, intelektuāls, ja?
ka man vajag miesa, gars un dvēsele. Jā. Es saprotu, pēc tā, tad viņš strādās uz visu. Un man ir bijuši gadījumi reizēm atnāk tur jaunieši, kurā jauniešu pasākumā saka, mācītāji aizlūdz Dievu un grib sajust Dievu mīlestību. Ja? Un es tev nevaru teikt, ka vienmēr, kad mēs lūdzam Dievu, viņa momentā sajūt. Bet daudzos gadījumos ir bija tā, ka tu redzi, tu jau redzi jau pēc sevis, ka ir, viņš sajūta, ja, ka tas, ja. Tā kā es teicu, reku roku uz pleca, ja. Bet viņš sajūta ne tikai roku pleca, viņš sajūta, ir reāli tas Dievs emocionāli. Un, tas stāvoklis nav visu laiku, bet Dievs mūs tik ļoti mīl, ka viņam nav žēl, viņam nav kauns mūs apkamt un to mūsu pārliecību stiprināt, saprot? Tas nav tā pareizi, ka Edgars saka, ka tev visu laiku tikai ar galvu jādomā, ka tu tici. Galva ir svarīga. Dievs tev devis smadzenes, lieto viņas, ja? Bet Dievs tev devis arī sirdi. Un Dievs gan galvu uzrunā, gan sirdi uzrunā. Super. Mums ir vēl viena raksturvieta, ko vajadzētu apskatīties. Un pēc šīs raksturvietas mēs aiziesim nelielā pārtraukumā, pavisam īsi, burtiski kādu minūti. Šī raksturvieta Jāņa evaņģēlijā 10. nodaļa 27. un 29. pants. Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Atkal tas pats stiprais Jēzus, ja, bet viņš dod mūžīgo dzīvību, un viņa avis dzird viņa balsi. Tas nozīmē, ka kā jaunpiedzimis cilvēks, es dzirdu Kristu, kad viņš man uzrunāja, un parasti tas ir manā sirdī, ja? Caur Dievu vārdu viņš uzrunā pareizi, un viņš man vadīs tā, ka es iegūšu mūžīgo dzīvību. Vai es pareizi sapratu? Jā, un te jau ir arī tas fantastiskais, ka 2 reizes atkārtojas par to, ka neviens nevar izraut no tēva rokas, un Jēzus saka, no manas rokas, kas patiesībā ir viens un tas pats. Dubulta garantija patiesībā. Viņš atkārto to tā kā pasvītro. Ka tas ir tas, teiksim, mēs ļoti labi zinām, kā var izraut no mūsu rokas. Jā, dažreiz varbūt, nezinu, zaglis izrauj somiņu, kad tu ej pa ielu vai kaut ko, un tas ir viens moments, un tev vairs nav tās somiņas. Bet Jēzus saka, es tik cieši turu savas avis, ka neviens viņas nevar izraut. Jā, tās tēva rokas un Kristus rokas ir tik stipras. Jā. Tas nozīmē, ka pēc jaunpiedzimšanas tev pa īstam ir stiprākais tēvs pasaulē. Jā, tev nav jābaidās, ka tevi varētu izraut ārā. Ka tas drīzāk, ja tādas izjūtas tev rodas, ka tu esi ticis izrauts ārā no tēva rokas, ka tas drīzāk ir sātana kārdinājums, kurš tevi ir ievedis milzīgā purvā. Jā. Kurš saka, Dievs nav uzticams un nav vērts viņam ticēt. Jo es pieņemu, ka, teiksim, tagad ir pagājis laiks, jau 1,5 nedēļa kopš cerības jauniešu festivāla, ka tās izjūtas varētu arī jau kaut kur bišķi tā kā nomierināties, ja tas ir bijis ļoti emocionāls. Jā, jau katrās brokastīs Newsboys nespēlē vairāk, un Maikls W. Smits vakarā nedzied, lai būtu baigās svaidījums, un tad tagad jau liekas, ka vairs ticība pazudus. Tā varētu būt, ja? Bet tā nav. Jo Lērija aizbrauca festivāls, un cilvēki, kas bija Kristus, ir palicis kopā ar mums. Kristus nodrošina mūsu glābšanu, un atslēga patiešām ir ticība, ka mēs uzticamies Jēzum Kristum. Tā esam nelielu pauzi, un tad mēs būsim atpakaļ. Labvakar vēlreiz. Mums bija īsta pauzīte, mēs ievilkām svaigu gaisu, un tagad mēs runājam tālāk. Mums ir jāizpēt vēl viena raksturvieta, Filipiešiem 1:6. Mēs jau runājam par daudzām raksturvietām, par to, ka mēs varam būt droši, ka Jēzus Kristus ir piedevis mūsu grēkus, ka viņš mūs mīl, ka viņā ir glābšana, un viņš ir burtiski garantija,
kas darbu izdarīs līdz galam. Bet tagad Filipiešiem 1:6, būdams pārliecināts, izlas lūdzu, Edgar, kas tur tālāk teiks? Tā jau ir rakstīt, ko mēs lasījām šovakar, bet šī ir bišķi iezūmēsim iekšā. Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Nu, lūk, un te ir mums mācība materiālā, ko jau es teicu, tie, kas bijat festivālā, jau saņemat grāmatu Vektors. Tie, kas festivālā nesaņēmāt grāmatu Vektors, varat atrast materiālus arī internetu resursos, PDF failos, ja ir iespējams. Ja? Bet skatieties, te ir prasīts atslēgas vārds, nu, tas svarīgākais vārds pāntā. Ko tu sev rakstīji? Kas tur ir svarīgi? Nu, tas pirmais vārds, ko es uzrakstīju, bija pārliecināts. Jā, es tieši tāpat. Tu dzīvo Rīgā, es dzīvoju Jelgavā, es rakstu pārliecināts, tu rakstu pārliecināts. Kas tur ir tik svarīgs tajā pārliecināts? Pārliecība, tas ir tāds drošs pamats, uz kura tu vari stāvēt, tad, kad nāk arī visādi grūti brīži tavā dzīvē. Jo tas ir līdzīgi, teiksim, tā pārliecība ir gandrīz kā būvēt māju uz klints. Jo nāk gan lietus, gan vētra, kā Jēzus saka, kalnas vētrunā, bet nams nesabrūk. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka šī pārliecība, es zinu, kam es ticu, ja, ka tas kaut kādā veidā nav izkustināms. Ja, ka daudzas lietas var notikt mūsu dzīvē, un dažreiz cilvēki var mūs sākt vilkt prom no Kristus, bet ka tā pārliecība ir, kas tevi dara stipri. Par to pārliecību es kaut kad skatījos par Abrahāmu, ja, kas saka, Abrahāms uzticējās Dievam, un tad tas vārds burtiski nozīmē, tā kā viņš pilnīgi ar visu savu svaru, tā kā mēs tev krēslā sēžam, ja, un krēsls mūs tur, un es pat nedomāju, vai viņš te izturēs līdz rādījuma beigām vai nē, viņš mani tur. Es esmu pilnīgi uzticējies tam, un ir glābšanā mēs pilnīgi uzticamies Jēzum. Un otrs vārds, ko tu sev rakstīji? Otrs vārds es vienkārši uzrakstīju pabeigs, ja, jo, ja es domāju par savu dzīvi, tad tas iesākums jau bija, es domāju, jau tajā brīdī, kad es vēl tapu. Ja, Uzmini, ko es uzrakstīju. Tu arī uzrakstīji pabeigs. Goda vārds, es tev varu parādīt. Skaties, redzi? Jā, ir. Pārliecināts un pabeigts. Es nevānos, es neesmu tev zvanījis. Ja mēs abi domājam, ka tas svarīgs, tas ir riktīgi svarīgs, pareizi. Jā. Jo, redziet, tas mans iesākums īstenībā bija mana dievbijīgā vecvecmāmiņa, kura lūdza par mani Dievu pirmos 3 dzīves gadus. Viņa lūdza par mani Dievu, lai es atrodu Kristu. Un tad, protams, mani dievbijīgie vecāki. Un tad 14 gadu vecumā tas bija tāds ļoti īpašs jauniešu dievkalpojums, kurā vienkārši es sapratu, nāk lielais iesākums. Es to tā nosaukt. Ja, ka tad grēkus arī žēloja? Nē, protams, nožēlo. Tas man bija ļoti emocionāls piedzīvojums, un patiesībā, kad es pēc tam gāju mājās, tad man bija tāda sajūta, ka es visu pilsētu varu apkāmt. Tā bija tāda fantastiska Kristus mīlestības izpausme. Bet droši vien neapkāmpi nevienu, jā? Nebija daudz ko apkāmt, jo bija tumšs, un tas vēl bija padomi laiks un tā, bet kopš tā brīža, es varu teikt, kopš mana piedzimšanas brīža līdz šai dienai, viņš joprojām, Kristus ir darbojies, kā jau es teicu, citreiz es esmu to varējis nofiksēt spēcīgāk, citreiz vājāk, bet nekad nav bijusi tāda izjūta, tā kā Jēzus būtu to būvlaukumu atstājis. Ja. Aizgāja pensijā, atvaļinājums tagad. Ja plāksnīt nav līdzekļu, līdz turpmākam paziņojumam es neko nedarīšu. Ja. Tā ir tāda fantastiska izjūta. Un tas nav tikai tāpēc, ka tur Edgars tā jūtās, ja, ka viņam te Dievs ar viņu strādā. Tas ir tāpēc, ka Bībelē rakstīts. Mēs varam būt pārliecināti, ka viņš iesāk to darbu, pabeigs. Viņš novadīs viņu līdz galam. Un tā ir garantija, jo ka es nebalstos kaut kādā tukšā domā, bet tajā, ko Dievs ir teicis. Es būtiski uzticos Dievam. Un tad, te bija tas variants, ka tas pants ir jāpārfrāzē kaut kādā veidā. Es varbūt izlasīšu, ko es uzrakstīju, un tad tu lasi, ko tu uzrakstīji. Es rakstīju tā, es zinu, ka Dievs izpildīs visu nepieciešamo, lai tevi glābtu. Un tas ir mani, tevi, lai Dievs mūs glābtu. Kas tev sanāca? Es tā vienkāršāk. Es zinu, ka Jēzus darbojas manī. Atceries, pagājušajā reizē tu rakstīji vairāk personīgāk, un es rakstīju tā globāli, šoreiz ir otrādi. Es zinu, ka Jēzus darbojas manī. Un tā ir pārliecība, ka pirmkārt viņš zina, ko viņš ar mani grib izdarīt. Jo tas, man liekas, ir svarīgi. Es bieži vien nezinu, kas no manis tur galā sanāks. Ja? Un otrs, ka viņš jau redz arī to gala produktu, kas no manis iznāks. Ja? Ka tas nav tā, ka viņš tur šaubās, iznāks vai neiznāks. Bet es domāju, Kristus arī ir ļoti pārliecināts par mums, par cilvēkiem.
Tu stāvi svētdienā draudzē, tu runā. Jā. Sludini. Negaidot, visa draudze pieceļās kājās un saka, zini, ko mācītāji Edgars? Mēs kopā izlēmām, visi te sēžam, simtiem cilvēku, izlēmām, ka tas, ko tu mums te stāsti, nav uzticams. Jēzus nemaz tā nestrādā, mēs balsojam pret to, un vai tu maini savas domas, jo mums ir taisnība, un tev nav taisnība. Ko tu tagad darīsi? Tu maini savas domas, kas notiek ar tavu pārliecību? Un tāds izaicinājums. Un visi draudzi saka, Edgars, tev nav taisnība. Es teiktu, ka es tajā brīdī pamožos. ka es to redzu kā tādu lielu murgu. Tu netici, ka draudz to varētu izdarīt, ja? Es neticu tādā ziņā, ka ja viņi to būtu darījuši, tad viņi to būtu darījuši ātrāk. Tad, kad es vēl biju zaļš un nenobriedis, ka es biju jauns mācītājs, ka es sāku kalpot. Jo patiesībā jau tas darbs, ko Kristus dara pie manis, es ticu, viņš dara arī pie maniem draudzes locekļiem. Ka tas jau nav tā atdalīti, ka es tur viens pats savā nodabā. Iztēlojies. Iztēlotos, tad es... Kam ir taisnība? Tam, ko mēs ar tevi cenšamies šovakar stāstīt, vai pārsimts cilvēkiem, kas balso un saka ne? Es teiktu, ka taisnība ir Dieva vārdam, un šie pārsimts cilvēki nevar Dievu vārdu nomainīt pret savējo. Un tāpēc es teiktu, tad, ja jums ir tādas izjūtas, tad pārliecība, tad pierādiet ar rakstiem. Ja, kurā vietā tad es neesmu bijis uzticams. Es gan domāju, ka tava draudze nekad tā nedarīs. Ja, jo tu viņiem māci vārdu, un es esmu pārliecinājies, ka bieži vien tieši draudzes cilvēki ir tie, kas mācītāji var stiprināt. Es to tā tīšām, lai sācinātu situāciju, protams, teicu, ja? Bet kāpēc es to saku? Jūsu labākie draugi jums pasaka. Tā arī atklāti saka, tu esi pilnīgs stulbenis. Tā viņi arī tev saka, kam tu tur tici, tu esi nojūdzies, tur nekā nav. Ja? Reizēm pat jums tuvi cilvēki to saka. Un tev gribot, negribot ir jāsāk domāt, kam tagad ticēt. Un ticība ir pārliecība par to, ko Kristus ir teicis. Saprot? Tu nevari visu laiku svaidīties un mētāties, ticējuši tam, ticējuši šitam, ticējuši kaut kam vēl tur. Ja, ja tu esi ticīgs, tavu pārliecība balstās Jēzu Kristu. Par spīti tam, ko saka visi pārējie. Un tas ir līdzīgi kā ar Jēzu. Pasties, Jēzus staigā pa zemes virsmu un daļa viņam tic, un daļa saka, nevar būt. Pat viņa brāļi viņam neticēja, ja? Mamma netic. Un viņš saglabā pārliecību, viņš ir pilnīgi cilvēks, pilnīgi Dieva dēls. Un tā ir tā ticība, kas mums ir jāsaglabā. Kad mēs varam būt pārliecināti, uzticēties Jēzum Kristum, ka viņš iesākto darbu arī pabeigs. Jo savādāk tas nevar būt. Un te man ir vēl viens interesants jautājums. Jautājums par pārdomām. Tie ir tāds pārdomu veidā. Vai es pazīstu, jeb zinu Jēzu Kristu? Tas varbūt ir tāds leksikoloģisks jautājums, jo pazīt un zināt, tur ir tas pats grieķu, viens un tas pats grieķu vārds iekšā, kas sevi ietver gan vienu, gan otru. Jo tās ir nianses, jo tad būtu jājautā atkal kāds ir konteksts, ja? Jo zināt un pazīt, es teiktu, bieži vien ir kā sinonīmi. Mēs viņu zinām un mēs viņu pazīstam. Jā. Mēs zinām par viņu, un mūsu personīgās attiecībās ar viņu mēs viņu esam iepazinuši. Jā, tā varētu to izskaidrot, šos divus vārdus. Jā, ir līdzīgi tā, man tēvs jau ir labu laiku šīs zemes nodzīvojis, un es viņu arī labu laiku pazīstu. Un man nav viņu jāredz, viņam ir tāds tipisks krekšķis, varbūt pat tie, kas zina man tēvu, zina, par ko es runāju. Ja? Aiz muguru dzirdu, nokrekšķās, zinu mans tēvs nāk, saprot, ja? Es jau zinu, ja? Un es arī varu par viņu šo to pastāstīt, ja es viņu pazīstu. Tā kā piekrīt tam, ko tu saki, un es arī par šīm lietām neieteiktu pārāk saspringt, ja? Bet reizēm, protams, patīk mums padomāt, tas, ka mēs domājam par tādām lietām, ir labi. Tas liecina, ka mums Dievs ir devis prātu, radošu domu, un to vajag saglabāt. Tas ir labi. Klausies, ejam drusciņ tālāk. Par to pārfrāzēšanu tai pēdējai daļai, atkal pārfrāzēt pāntu, ja? Es šeit rakstīju tā. Es zinu, ka Dievs izpildīs visu nepieciešamo, lai tevi glābtu, ja? To mēs uzrakstījām. Un tu biji personīgi sarakstījis visu to kopā. Pēdējā daļa. Jāuzticās Dievam Jēzum Kristum. Tas, ko es sev rakstu. Ko tu raksti sev pašu pēdējo daļu par to, kā varētu šo pāntu lietot dzīvē? Es vienkārši uzrakstīju, Jēzus nav pasīvs, viņam ir mērķis man.
vienkārši. Priekš tevis. Viņš strādā tavā labā, jā? Jā, jo, protams, viņš strādā visus cilvēkus labā, bet primārais, par ko es būšu atbildīgs, viņa priekšā stāvot, būs par manu dzīvi. Un tad ir, es domāju, skumji, ka dažreiz cilvēks to, ko Jēzus viņā dara, nezinu kāpēc piedēvē sev pašam. Ka tu kaut kādā veidā sāc... Tā kā drusciņa augstprātība, ja, ka es esmu tā kā labāks un man sanāk labāk. Jā. Es tad mēģināšu apkopot to, ko mēs šokar runājām. Dzīvē, var ienākt šaubas, bet Dievs ir parūpējies. Dievs ir būtiski parūpējies, lai mēs varētu no šīm šaubām tikt vaļā. Un ja es mēģinu ar šaubām tikt galā pats, ar saviem spēkiem tikt galā ar šīm šaubām, man nesanāks. Bet Dievs Jēzu Kristu ir nodrošinājis man nepieciešamo spēku. Raksti saka, nekas man no tā nevar šķirt, es varu būt drošs, ka viņš izdarīs savu glābšanu. Un pat ja pieceļās visa Latvijas valsts un nobalso, ka Dieva nav un glābšanas nav, ticība, Dieva balss manī saka, viņš ir. Es varu viņam uzticēties. Un ticiet man, katru gadu pasaulē ir vairāk kā 100 000 cilvēku, kurus noslepkavo tikai tāpēc, ka viņi saka, Jēzus ir un pārējie kliedz viņa nav. Un nekas nav ļauns izdarīts. Viņi savās dusmās to izdara. Šī pārliecība ir tik spēcīga daudzos cilvēkos. Mēs pielūgsim Dievu. Un ja tu šokar skaties šo raidījumu, tu īsti nezini, tev tur šaubas galvā grozās ir vai nav. Ja tu neesi uzticējis dzīvi Jēzum Kristum, iespējams tev var būt šaubas. Bet ja tu esi uzticējis, un tu esi lūdzu viņam piedošanu, paprast šokar, saka, Dievs palīdzi man. Un te ir pilns ar raksturvietām, kur saka, viņš tev palīdzēs. Paprasi, neesi lepns, kā Edgars teica, neesi iedomīgs, atzīst to viņu priekšā. Lūdzam tūlīt, klausies. Debes Tēvs Jēzus Kristus vārdā. Kungs, tu zini ikvienu, kurš skarās. Un ja viņam dzīvē ir šaubas, runā viņa sirdī. Noņem šīs šaubas nost, stiprini viņu. Ja viņam vajag sajust tevi, dod sajust. Ja viņam vajag zināt tevi vairāk, dod viņam tevi sajust. Jo tu esi dzīvs un varens Dievs. Viņš mīl tevi, uzticies viņam, un Dievs tiks galā ar tavām šaubām. Es tev pateicos par tavu laiku, Edgar, mēs varam atvadīties. Saka viņam uz redzēšanos. Paldies, ka skatījāties, un lai Dievs jūs spēcīgi uzrunā arī tajos brīžos, kad ir šaubas. Mēs plānojam jums tikties arī nākamā nedēļa otrdien. Vakarā mums būs 3. mācība nodarbība. Ja jūs vēlaties, lai jūsu draugi to zina, pasakiet viņiem, lai viņi pieslēdzās un skatās. Ja interneta drusciņi pārraide klibo un nav super kvalitāte tur, kā jūs vēlētos, mēs pieliksim visas pūles, lai jūs varētu šīs pārraides redzēt arī arhīvā, un mēs ceram, ka tur būs labāka kvalitāte. Lai Dievs jūs svētī!